Skats no salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, aiziet čalas. Skats no salas, rīt visas malas, letiņi ēterā, skats no salas. Drauziņi, nu, jūsu Šterskas augstība palaid garām vien pleķi. būs, nebūs? Kā jums šķiet? Es esmu vērts šīs karaliskās vietas. Miķi. Pat mums būs bloopers Tas nav sākumā, varam kusņašu. mierīgi sākt. Davai Roko pabīt savu dups. Oi, malacis. Šis, tu sapratu. Sēdi, ko. Beidz pielīst manam sunim. Sunim ir viens saimnieks tikai. Kristā, pietiks Es spēlēties neesmu nav tu. nāc piesēt. Es Sāksim neesmu podcastu. Oi, Balsdies, viņš tādu seju uztaisīja, ka dzipa, jā, tieši tā. Tev nav tik gari nagi. Tev nav. Čau. Baigs slāpst. Īstenībā, jā. Kris, Ko? Kris, Mēs sākam? Kris, skaties prikolu. Artūr! Ko? Es jau skatījos. Tararam, skats no salas. Varam Mums sākt. Starp citu, vai ne, mums ir otrā epizode, bet mums beidzot ir nosaukums. Sāksim ar to. Mums pirmajā epizodē nebija nosaukuma, tāpēc mēs vienkārši... Kāpēc tu to kāju noņem? Aksesuārs. Davai bez muļķībām šodien. Aseksuārs. Jā. Ielies iekšā. Kas tur bija? Kāds teiks lamvārdu, lai viņam pielikt bīp kaut kur, lai pateic. būtu interesanti. Kur kociņš? Mums ir izdomāts kaut kāds, nu, es nezinu, nu, ķipā, Temats? tēmas, jā, Ir. Nu jā, tas pats, jā, ko mēs šodien runājam par to, kāpēc mēs esam šeit, kāpēc vispār cilvēki brauc uz ārzemēm, kā viņi ir aizbraukuši, mūsu stāsti, mūsu pieredze. Nosaukums ir Es esmu aizbraucis, letiņš ārpus Latvijas. Skats no salas. Tēma. Nu labi, klausieties, aiziet, sākam. Baigi forši ir būt atpakaļ ar jums mūsu dīvānu studijā. Skats no salas. Šodienas tēma, kā jau mēs minējām, ir par to, par aizbraucējiem. Mēģināsim būt maksimāli jauki Un reāli. un reāli, patiesi. Nepiepušķojam, nestāstiet man, kad jūs atbraucot uz apvienoto karalisti, pirmo reizi uzreiz sākāt strādāt par menedžeri kaut kādu. Biznes uzreiz atvēra, aizgāja viss bailā. domāju, tas ļoti saistās arī ar vecumu, tāpēc, kad lielākā daļa jau atbrauc, kad ir jauni, loģiski, kad katrs sāk ar kaut kādu mazamiņu, skrubini trauciņas vai lasa sēnītes. Pirms mēs vēl sāksim šito tēmu, es domāju, mums ir samainījies sastāvs šodien nedaudz. Mums ir papildinājums. Vēl viens Artūrs, tad viņam vajadzētu Mēs ar Veru šodien esam starp 3 Artūriem. par sevīm nedaudz. Es domāju, varētu iesākt, un tad mēs varētu ķerties tai tēmai klāt mūsdienu šodien. Kurš tev ir gads? Vārdu zinām, jā, tagad. Kāds gads? Dzimšanas Dzimšanas. gads? Zem 90. Nu, man liekas, zem Bū. 90. mammas nevarēja izdomāt vārdus. High five. Ai, Artūrs. Arī Visam. dinozaurs tā kā es. Jā. No 80. visi, jā, Artūri. Jā. 80. gadu beigās. Nē. Kāds 70. ielīdz. Vidus, sākums, Tu- vidus, beigas. Sākums, Jā. vidus, beigas, jā. Nu, pārsvarā mums ir Alfa un omega. Tātad 80. nebija citu vārdu, bija tikai Artūrs, principā. 89. sākās Kristapi. Manā klasē vienā brīdī gāja, man liekas, 3 vai 4, man liekas, jau teicu pagājušajā. Eitu nost. Jā. Tad pārgāja, viņi uzzināja, ka nav tikai Artūrs, bet ir arī Kristaps. Bija man viena tāda, nu kā, es nezinu, sātā mēs uzaugām kopā. Baigi dirsāmies, baigi īstenībā. Un viņa apmēram mana vecuma bija. Un beigās, nu, long story short, no Garš stāsts kautiņiem līdz draudzībai, jā. Un tad vienkārši, zinu, tā kā, kad bērnība beidzas, tad, kad sākas jau adult life, tad vienkārši, zinu, kā viens otru pēta, tāpēc, ka tu tāpatās izaudz vienā pašā sātā, un tad viņi pie manis vienreiz tā pienāk. Zinu, ko? Tu zini, ka es esmu stāvoklis tāds.
Un tad viņš saka, es te toši neesmu pie vainas. Es saku, nē, viss kārtībā. Tur viens čalis, bet viņu nepazīst. Es pat viņu knapi pazīstu. Bet nu labi, stāsts nav par to. Es izdomāju, es zinu, ka tas būs puika, un es zinu, ka es viņu nosaukšu par Artūru. Tas tāds. Are you sure about that? Es saku, kāpēc? Nu, tāpēc, ka visi Artūri, ko es savā dzīvē satikusi, viņi bija sakarīgākie cilvēki. Tas tāds, okay, I can take the compliment. Nu, acīm redzot, tāpēc jūs tik daudz esat Artūri. Droši vien vissakarīgākie. Visi karaļi sabraukuši apakaļ. Karaļu Jā. valstī, ja? Apvienotajā. Atgriezās pie saknēm. Jūs visi te pļāpājat, viņš tā O, neizstāstīja pa sevi. Davai, stāst. Atpakaļ pie Artūra. Neko, lūdzu. atbraucu nopelnīt naudu, braukt atpakaļ. No kurienes tu esi? No Latvijas, No kuras pilsētas? no Tukuma rajona, Manējais. kopā ar Veru. Vienā krajā dzīvojam. Tikai nepazinām viens otru Tur vienu Latvijā. autobusu atbraucāt? Es atbraucu ar savu mašīnu. Mašīnā dzīvoja arī? Nē, nedzīvoju mašīnā. Nē, tu neesi no tās paudzes. Bagāžniekā. Nē, vēl nē. Nē. Kurš gads tas Nu, bija? 2009. Wow. Un tad Krīze. Jā. tā arī neesam aizbraukuši atpakaļ. Jā. Krīze nav beigusies. No ar sievu kopā atbraucām, sapelnīt naudu un braukt atpakaļ uz Latviju. Bet dzīve iekārtojas savādāk. Visi atbrauc, man liekas, te vai nu pamācīties valodu, vai bišķiņu papelnīties. Un, nu, pārstrāties stāsti ir tādi. Neviens neesmu, man liekas, redzējis cilvēks, kuri brauc tur ar domu, visi šeit brauc dzīvot. Visi tā, nu, pamēģināt. Pārsvarā. Nu, ok, jā, Runā par interesanti. Viņš 2009. atbrauca Artūrs Kristaps. Tu atceries, kurā gadā tu atbrauc? Tev jau īrija sākās, principā, viss, vai ne? Sākās ar īriju, jā, es pabeidzu vidusskolu īrijā, un tad es atbraucu uz Lielbritāniju, uz Londonu mācīties. Kur ir gadi? Tu atceries gadus? 2008. 7, 8, Tad 9. īrija vēl bija pirms kaut kad. Īrija vēl pirms tam, jā. Tad 3 gadi vēl pirms vai 4. 2, bet es pēc tam vēl 15 gados biju tā kā pa vasaru pastrādāt. Kā man tas jau sen vispār. Vecārs nāk virsū. Viņš ir reku vēl sanāk, principā, ārzemēs ir par Artūru. Es 2008. pirmo reizi atbraucu. Man bija tāds on and off līdz 10. gadam. Es tā Latvija, tad Anglija, Skotija īstenībā. Kamēr 10. jau full time atbraucu šeit. Tas mans tāds īsais. Kurā gadā Arši tu? Es 2009. sākumā. Un Vera? Es 2010. uzreiz pabeidzu universitāti. Un praktiski pēc kaut kādām 2 dienām. Visiem tāds līdzīgs īstenībā laiks. Jā. Tāpēc, ka 2008. bija tā lielā krīze, es domāju, tas bija tas spēriens, ka visi sāka braukt un viens otru saukt līdzās. Tāpēc mēs ļoti daudz šeit arī esam. Tieši no tiem laikiem. Jā, baigi labi. Var attīstīt tālāk tēmu. Kā iemesls, kāpēc. Kāpēc? Kurš nokļuva, īstenībā būtu interesanti. Jā. Zini kā, tajā laikā, kad es beidzu studijas, es strādāju Alfā lielveikalā, tur vienā no veikaliem studiju gados. Kurā gadā? Es strādāju Alfā patiesībā 2 veikalos no 2007. līdz 10. What the fuck, kurā no veikaliem? Es strādāju Mango sākumā, un tad es strādāju Lindeksā. Jūs bijāt kolēģi? Nē, bet es nācu uz Mango paēst. Es biju Elkorā strādājis augšā. Bet Mango ir drēbu veikala sieviešu. Ko tu ēdi? Viņš ēda tur. Tu Pagaidi. manas pusdienu kastītes ēdi. Sorry. Jā, laikam pusdienkās. Kāds mango tu tur ēdi? Nē, bija kaut kāds cits, bija šitais te restorāniņš lejā, kā viņš saucās. Rimčiks. Jā. Lido. Tu uzskatīji Rimi par restorānu? Nē, bet Lido Tur bija? varēja iet aiziet paēst karbonādītas salātiņus. Es man liekas, pārsvarā tur gāju. Nebija Lido Alfā, nē. Nē, tur bija vēl tikai uz tās vecās kastes, kad viņš bija vēl uzbūvēts. Jā, sorry, es kaut ko sajaucu. Bija lejā ēstuve. Nē, Mango, līdz tam galam es nekad nebiju tā baigi gājis, ja godīgi. Tas bija sieviešu šmotka veikals? Jā. Tāpēc arī es tev nezinu. Bet tad mēs kopā strādājām Alfā. Tā bija otrā reize, kad es strādāju Alfā. Es biju Elkorā strādājis.
šities te audio video tehnikas nodaļā. Labs. Mēs noteikti kaut kur tur tajos skudru celiņos aizkulišu noteikti esam tikušies, jo mēs nedrīkstējām iet, man liekas, pa galvenajām durvīm iekšā ārā. Mums bija Mums bija pa jā. aizmuguri, vai ne? Tur bija tas dekings, pa kurien visiem bija jāmauc ārā. Es atceros, ka bija laiks, ka sāka mums visus drāst par to, ka viss caur priekšu iet. Jā. Bija kad apsargli stāvēja un ķēra. Pasies, kā mums aizgāja tēmas par Latvijas laikiem. Bet patiesībā. interesanti, Bet ka jums tas vismaz ir pieredze reāli strādāt pēdējais Latvijā. strečs pirms vispār to aizbraucu. Jo, prom noteikti Es, arī. piemēram, Jā, vispār jā. neesmu Latvijā nekad strādājis. Es Es neesmu gribēju nekad bijis to nodarbināts. plašu tēmu, jā, pieminēt. Tāpēc man Es liekas arī gribu interesanti, kā tas, zin, kā bieži cilvēki runā, kā ir Latvijā un kur ir labāk vai kuras lietas. Man nav ko salīdzināt, jo es nezinu, tā kā es neesmu strādājis, man nav nekad bijis experience. Par cik es jau sen ļoti. Ir smagi Latvijā strādā. Daudz to saka. Salīdzinoši Un- pēc atalgojuma, jā, Pēc kas ir. tīri dēļ atalgojuma. Un arī pēc stundām, jā, ja tu gribēji kaut ko vairāk sev atļauties, tad tev bija jāstrādā virs stundas vai atkal nevelti ir teiciens, tikai Latvijā darbinieks, kamēr viņš strādā, var domāt, kur lai nopelna naudu. Tieši tā. Tas bija ļoti populārs teiciens. Tāpēc, kā ar virsstundām, laikam, tā, ja tu strādā veikalā, cik tu saņem 300 lati. Es atceros, starp citu, es mācījos universitātē pilnā laikā. Man liekas, man bija 4 pilnas dienas nedēļā jāmācās, un pārējo laiku es maucu strādāju. Un es atceros tās sajūtas, kad es gāju uz darbu, ka man ir pilnā diena iedota, un es varēju tajā dienā nopelnīt 11 latus, un mani tas vienkārši tā sildīja, šitā ir pilnā diena, man būs 11 lati par to dienu. Tagad liekas, tu kafiju aizēji nopērci, ne? Nu, tev tā nauda vairs, tu viņu tā Tā neizjūti. jau pat vairs nav stundu likme jau, jā, mūsdienās jau tas jau ir krietni vairāk, ja tu Bet tu nopelni. rēķini, tev tur 9 no rīta bija jābūt, un 10 vakarā tu aiztaisi ciet veikalu, tev tur viss jāsaka, ar to 11 tikai es ārā, nu, vot tā, pilna diena vairāk kā 12 stundas, un tu biji priecīgs. Tas vēl, man liekas, ka ir daudz. Mans pirmais darbs man bija 17 gadi, 2007. gads. Vienu mēnesi vasarā ar caur sakostiem zobiem vienkārši aizgāju pastrādāt Rimī vienu mēnesi. 100 līdz 150 lati kaut kādu bija, es neatceros. Nu, man bija kauns tur plaukts krāmēji, kad tik mani draugi neredzēja, Man ko liekas, tur. Vai tad tas nebija Kurā vēl Rimī? salīdzinoši ok priekš Nu, Latvijā? man liekas, ka bija Man ok, liekas, kaut ko labi, tur labi, varēja. jā. Tāpēc, kad es atceros, Kamēr vecākiem dzīvo. es atceros pirms mana māma aizbrauca uz īriju, kas bija ļoti, ļoti sen. Tas bija vēl pirms vēl īrijā nomainījās valūta uz eiro. Vēl bija īru mārciņas, ja nemaldos. Viņa strādāja veterinārijā klinikā, un, ja nemaldos, viņai mēnesī bija 40 lati. 40. Par kuriem laikiem tu runā tagad? 90. Tu laikam pa 90. vai Nē, 2000. 2000 sākums. 2000 Jā. sākums, jā. Tas ir. Es atceros ap 2000. Nu, vai Nē, nu tas- 90. gadu beigās. Nepārprotiet, tas arī tajos laikos skaitījās maz. Tas bija, nu, tā kā, Nu, jā. bet, jā, 40 lati. Nu, es atceros 100 lati, man mamma pelnīja tirgū strādāja. Tas bija 90. beigās, man tā liekas, ja nemaldos, vai 90. vidū kaut kad. Un Tas arī, arī man viņš liekas, interesanti ir tas, ka, piemēram, tajos laikos, kad tu aizbrauc uz ārzemēm un tev pēkšņi tu nopelni tur pāri 1000, nu tas kontrasts bija milzīgs. Un ko es ar to gribu teikt, man liekas, ka mūsdienās tas viss jau ir ļoti izlīdzinājies. Tā kā es nezinu, vai vēl joprojām Lielbritānija ir tāds baigais veiksmes stāsts tādā ziņā, kad Nav vairs. man liekas, ka daudz no mums šeit ir tikai tāpēc, ka mēs vienkārši šeit esam jau iedzīvojušies. Agrāk Norvēģijā strādājot, bija riktīgi krūti. Tur liels piķis bija. Agrāk. Jā, es nezinu, kā ir tagad, tāpēc, ka man bračku vairāk tur nestrādā. Viņš tagad īrijā arī strādā. Bet tur tas dzīves līmenis, nu, tur pavisam savādāks ir. Man liekas, tagad Eiropa ir vispār baigi izlīdzinājusies salīdzinoši. Man liekas, tas ir arī Nav vairs tas milzīgais drops. Savienībai, un tas arī ir mērķis Jā. vienmēr bijis. Es domāju, ka imigrācija ļoti tam labi palīdzēja. Jo, ja paskatās, piemēram, kādas cenas ir Latvijā, nu, ja tev vajag noīrēt dzīvokli vai māju, visi rēķini, nu, tad tas principā, protams, ka tas ir lētāk nekā šeit, bet nu jau tas nav vairs kā 10 vai 15 gadus atpakaļ, kad tā atšķirība bija tiešām milzīga.
Tieši tā, lai kur tu neaizbraukt tur Spāniju vai kaut kur, tu ieejot veikalā, pārtikas cenas ir līdzīgas, dzīvošanas cenas ir līdzīgas. Mikrofonu tur tuvāk, Kristap, tas, ko Labi. viņš mēģina pateikt. Es domāju, ka man kaut kas pielips. Jā, bet algu ziņā tāpatās jau Latvija atpaliek no lielākās daļas Eiropas. Un tāpat Lielbritānija. Nu, minimālā alga, domā. Ne tikai minimālā. Respektīvi, ja tu paskaties vidusmēra darbus, jā, tur veikalā pārdevējs, jā, tas pats smagās automašīnas šoferis, jā. Salīdzinoši ar šejieni, jā, tās algas ir, es pat teiktu, kādus 30% mazāks, ja ne pat vairāk. Bet, kā jau Vera teica, cenas veikalos, jā, tāpat degviela, īres, elektrības un vispārējais jau ir Eiropas līmenī. Cenas veiklos Viņš bišķi laikam tur in the back of his mind, viņš tomēr grib laikam atgriezties Latvijā, tāpēc viņš arī visu laiku pēta. Es negribu, bet Ne, es viņš saka vienkārši... tieši, ka maz algas Latvijā. Tas, ko es esmu novērojis un ko es esmu dzirdējis, jā, un tas ir tāds akmentiņš varbūt jūsu laukā vairāk, jā, jo jūs neesat Latvijā strādājuši. Bet salīdzinoši, kad es strādāju Latvijā arī labajos laikos pirms 2008. Gada, kad bija ekonomiskā traknie laiki, tad es tur nevarēju aiziet uz veikalu un vienkārši nopirkt, nezinu, televizoru, jā, uzreiz paņemt, vienkārši samaksāt. Krītā. Un viss. Viss bija uz krīt, viss bija uz kredītu. Šeit, ar visu to, kad tev ir īres lielākas, jā, izmaksas kā tādas, teiksim, kopsumā, ir krietni vieglāk visu to, ko tev vajag ekstra, jā, kas tev varbūt nav nepieciešams ikdienā nopirkt. Zini, kā šis tā mazliet relevanti ir, jo daudziem Latvijā joprojām nav jāmaksā īra vai kredīti, kas mums pārsvarā visiem ir, vai ne? Jo Latvijā jau daudziem ir savi dzīvokļi, savas mājas, tur palikušas jau no vecākiem un tā tālāk, kas šausmīgi atvieglo dzīvi, vai ne? Jā. Šeit mums vispār nav tāds iespējas. Ja mēs runājam par, ja mēs ejam tālāk nākamajā tēmā par iemesliem, jā, un tā tālāk, tad tas ir reāli viens no vai tiem faktoriem, ka tu izlem, vai nu es braucu pastrādāt, jo man ir kur atgriezties, vai nu es vienkārši arī vedarčī. Tāpēc, ka man nav nekā tur. Man tikai draugi ir palikuši. Bet jūs pirmo reizi, kad visi braucāt uz šejienu ar tādu domu nopelnīt naudu, vai vienkārši tik ļoti bija Latvijā sūdīgi, ka gribējās kaut kur citur aizbraukt? Kas bija tas pirmais iemesls? Man, piemēram, bija tāds iemesls, ka man rokās bija 3 mēnešus vecs bērns, es atveru leduskapu, viņš tukšs. Okay, es saprotams, vienkārši labas dzīves meklējumos labākas. Vēra? Kā es sāku teikt, kad es tikko biju pabeigusi universitāti, mani griezti tajā laikā pēc krīzes gados bija tie, kad tu vienkārši turpini tajā veikalā strādāt ar augstāko izglītību. Un es domāju, man ir kaut kā 22 gadi, man te čomi dzīvo Anglijā, vienkārši augšu pie viņiem, tur pamācīšos valodu for fun, viņi tur visi Amazonas noliktavās strādā, braukšu pie viņiem. Tāds jaunības maksimālisms, tev liekas, tu esi open, tagad visi diploms ir kabatā, tu esi vismaz izdarījis to, ko tu vecākiem esi apsolījis tajā brīdī, tu nedomāji par to, ka tas ir tas kafijas automāts. Atslēgās Brigita atkal jokstais. Tas ir. Aizmirsām par tevi pateikt. Un tu vienkārši atbrauc praktiski nezināmajā. Jā, man arī bija 12. klasi pabeidzu. Es nezināju, ko es darīšu tālāk. Es nezināju, vai iet uz augstskolu vai ko. Bet mēs ar draugu, Andreju Bezlepkinu, vēl klasbiedru, labu draugu manēju, izdomājām, vai moši kaut kur uz ārzemēm vai ko tā prikola pēc piepelnīties varbūt. Un mēs vienai aģentūrai samaksājām 200 eiro katrs. Un mūs aizsūtīja, kur nezināmā virzienā uz Skotiju. Un tā arī sākās tas pirmais kaut kāda ārzemju pieredze. Skotijas, kuriem? Kilmarnock, tāda pilsēta saucās netālu no Glasgows. Un tur mēs pabijām, es biju dažus mēnešus, viņš pēc tam ilgāk palika. Es atkur uz Latviju aizbraucu, un tad tāds on and off sanāca. Kur strādājāt? Ko lasījāt? Ko mazgājāt? Kuras kartupeļus lasījāt? Bija Land Engineering saucās tāda kompānija, ka tu apsaimnieko visādus gardenus,
zaģē tos visus krūmus, tur viss, kas saistīts ar zaļumiem, arī uz laukiem kaut kādiem lieliem, tur ar mašīnām staigā griezt tās zāles. Viss, kas saistīts ar apkopšanu, teiksim, lauki un Apzaļumošana. pat grūžu litter pickings tāds saucamais, kur tu vāc grūžus un visu kaut ko. Nu, viss tādi melnākie darbi, ko varēja iedomāties. Okay. Viņš Pēc ap citu par tām aģentūrām tu man atgādināji, jo tiešām, jā, bija cilvēki, kas brauc ar aģentūrām, citiem pat pases te ņēma nost un bija baigās sociālā tāda krīze, ka tos latviešus šeit šausmīgi čakarēja pašā sākumā. Es atceros tajos 10. 11. paši latvieši Un bieži ja tu vien. neaizgāji vienu dienu, kad tu nevarēji aiziet uz darbu, tad tev pēc tam veselu nedēļu nedeva darbu. Jā, un šeit Tā ir bija, jā. stāsts. Es atceros, kad es tikko atbraucu uz Angliju un tev nav darba. Tu atnāc uz aģentu, uz darba iekārtošanas aģentūru, kas ir iekšā pilsētā, tikai tā tu praktiski varēji dabūt tos pirmos darbus. Jā. Un es atceros, kad tu ieej iekšā tajā Pīterboro, vienkārši varena pilsēta. Man joprojām šarmuļi metās no tā, cik ļoti es biju tajā Izbeidz, nav jau nezināmajā. tik Es zinu, ka tu tur dzīvo joprojām. Un es ieju tajā darba iekārtošanas aģentūrā, un tur sēž jau meitenes latvietes vairākas, kas jau ir tā kā PMP, kas jau tā ir iekārtojušās, un viņas jau ir statusā, un tu tāda maziņa skudra tur ienāc. Un tu mēģini, ja tev nav valodas, tev vispār nav saprašanas par sistēmu, tev tur draugi kaut ko tur pabaksta, palīdz tur kaut kādas tās formas aizpildīt pašā sākumā. Un viņi tev sākumā uzskata par tādu viszemāku, praktiski vai nu izdzīvosi šito pašu sākumu, vai nu tu salūzīsi un aizbrauks atpakaļ uz Latviju. Un tevi sākumā sūta gaidīt autobusu kaut kādos 4 no rīta. Un kā ekstra cilvēks, ja tie, kas kāp tajā autobusā. Tas ir pirmais pārbaudījums. Kas ja kāp tajā- kāds neatnāk ja no kāds tiem, kas ir neatnāk, regulārie, tad tu tiec uz darbu. Ja Jā. nē, tad ej mājās. Jā, un tā es gāju veselu nedēļu, katrs 4 no rīta. Un vienreiz mani paņēma, aizveda, man liekas, tas bija Bostonā vai neatceros vairāk. Borne noteikti. Bornē, jā, tur, kur dārzeņu fabrika, jā. Del Es Monte vai atbraucu, kaut kas tam tur līdzīgs. vienkārši ūdens ir līdz šejienei, tur čūpā ar zābakiem, un tev 1,38 izmērs, otrs 42. Un viss ir slapji Visi. iekšā, jo viņi, kā mazgā tās telpas, viņi vienkārši ar karčeri vienkārši visu pārlaiž ar putām, ar ūdeni noskalu, un sanitārai produkti iet pāri. Un Kas par darbu? Es Tur palaidu garām. dārzeņus, man liekas, pa Dārzeņi, konvejeru augļi, bija tādi jāšķiro, vai visādas, kaut kas jā. tur bija tāds jādara. krāmē, šķiro un lietas Un gan jau pako tur tie pakā. apstākļi arī nebija visforšāk, gan jau Drausmīgi, augsti un tur bija sausi. drausmīgi. Es taču atbraucu tikko augstāko izglītību beigu dabūjusi, jā, un mani vienkārši bāms nomet Kultūršoks. zemē. Es tādu darbu arī vienu mēnesi biju nostrādājis. Ledskapī arī pa lielam tu strādāju, jo tur augstumā jābūt tiem dārzeņiem, jātīri, jāšķiro. Man likās, par ko es daru savā dzīvē. Pa fabrikām runājot, man ir pati foršākā pieredze. Pirmo reizi fabrikā strādāju te Anglijā. Man vienmēr bija, man nekad nav patikusi paprika, man pat smarža nepatika, man slikti duša palikās. Un pirmais darbs, es aizvedam mūs ar autobusu, un es visu 8 stundas dienā lobīju papriku. Tā bija super pieredze. Es kaut ko tādu arī esmu darījis. Pirmo Tagad pusdienu atgādināji. līdz breikam man bija visu laiku slikta duša. Bet, nu, Es kaut ko to Ko tu lobīšanu tādu atceros. izdarīji iepriekšējā dzīvē? vai ne? Tas sodīgi. Nu, bet izstāst, ka tu laikam esi atpelnījis, jā, to, Nu, savā Karma. ziņā, jā. lai ko tu neizdarītu, tu esi piedots. Cerams. Tālāk, tur var īstenībā, ja es visu savu stāstu izstāstītu no sākuma uz beigām, tur varētu 2-3 stundas runāt, tāpēc mums kaut kā pa līmeņiem jāiet tālāk, kas notika. Tagad mēs izstāstījām to sākumu, kā mēs te uzsākām vispār to savu tos trakākos. Kristu neizstāstīja. Ko tu? Kā tev iesākās darba pieredze? te? Jā. Man, Pastāst, kā bet trash. man varbūt bija savādāk, tāpēc es jau, kā jau es teicu, es atbraucu šeit mācīties. Es jau nebiju kā jūs. Iemācījies? Iemācījies? Nu, nē. Kā, nu jā, es īrijā pabeidzu vidusskolu. Un tad es atbraucu šeit, tā kā universitātē mācījos. Un tad mana pirmā pieredze, mans pirmais darbs bija paralēli, jā, kamēr es mācījos. Mans pirmais darbs bija Londonā. Vai tad tiešām viņš tik nejūtīgs, ka nedzird mani? Nezinu. Pirmais darbs bija Londonas centrā pašā Green Park bija tāds restorāns, un tur es trauks skrubināju, mazgāju. Un es vēl joprojām atceros, bija ļoti, zin kā parasti visi baidās no šitiem šefpavāriem.
Tur bija reāli tāds franču Gordons Ramzijs. Vienkārši trakākais čuvaks, kā tur ir iespējams iedomāties. Tur reāli bija tā, ka veiteri nāca iekšā un trauki vienkārši lidoja. Tā kā reāli viņš mētājās, viņš bija traks vienkārši. Bet, cik es viņam mazgāju trauks, man ar viņu bija labas attiecības, viņš man vienmēr uztaisīja paēst. Tā kā pret maniem vienmēr attiecās, gan jau, ka tāpēc, ka es ar viņu tur biju, plecu pie pleca, man vajadzēja tur mazgāt visādus salātus un vārīt makaronus, sagatavot visu priekš restorānu, un tad jau viņš visu tā kā taisa tos saucamos coverus. Viņam nāk tie orderi, un tad viņš tur taisa, un pat cik es tad blakām tur visu kaut ko mazgāju un tīru, un tad jāvāra tas un tas un tas. Tad man ar viņu bija ļoti labas attiecības, viņš man vienmēr uztaisīja paēst ļoti garšīgi to pašu, ko visi tur ēda, tā kā man bija forši, mana pirmā pieredze, varbūt darba ziņā nebija varbūt vispatīkamākā tādā ziņā, bet tajā pašā laikā man nevajadzēja salt, man bija ko paēst, vienmēr bija paēdis. Laimīgais. Tā nauda, ko es tur nopelnīju, atceros, bija maz. Un plus arī viss transports uz Londonas centru, un tas, ka tev ir jāceļās tur 2,5–3 stundas ātrāk, lai visai tai penterei izietu cauri. Es paveicās ar cilvēku. Arī, Jā. bet arī tie, kas nokļuva Londonā, tur nebija tik ļoti industriāli attīstīts. Es tieši to pašu gribēju teikt par Londonu. Tur bija Jā, Londonā savādāk. savādāk. Tas, kā mēs tajās mazajās pilsētās visi sākām, tad mēs praktiski visi sākām fabrikās un noliktavās, man liekas. Bet interesanti tas, ka kamēr tu esi jauns, tajā vecumā, kaut kādi agrie, vēlie tīņi, agrie 20, ir interesanti īstenībā iet cauri tādām dzīves pieredzēm, jo kamēr tu esi tajā brīdī, es atceros, es vienkārši ienīdu ar katru savu šūnu, es ienīdu to darbu, bet tikai vēlāk, pēc kodiem gadiem, tu saproti, ka īstenībā kaut kādas mazas pieredzītas tu tāpat savāci. Tās pašas attiecības kaut vai ar cilvēkiem, piemēram, tas, ka no tā paša šefpavāra visi baidījās, bet tu kaut kā iemācies pa labam. Un visādas tādas mazas nianses, piemēram, es nezinu. Disciplīna. Jā, pēc tam, ja nemaldos, nākošais darbs aiz tā bija, es tiku caur paziņām, caur paziņām es tiku frizētavā. Tā kā turpatās Green Park bija aiz stūra milzīga frizētava 2 stāvos, un tur brauca visus arābu šitās princeses, un tā kā ļoti, ļoti šika frizētava. Tā kā celebrity hairstylist un tas, un te es tur tiku tā kā caur pazīšanos, kā viņu sauc, palīgs frizierim. Tu stāvi tam foršajam tur frizierim, kā viņš tur visu kaut ko tur taisa un griež un ieveido matus, un tu viņam stāvi blakus, un tu viņam visu laiku palīdzi. Tur matus pieturi, tur kaut ko. Un tas dīls bija apmēram tāds, kad es pats biju jauns, mācījos universitātē, tas dīls bija tāds, ka ja tu turēji strādāt, loģiski tu saņem algu, bet plus viņi tev atmaksā mācības tieši pa to līniju, un es domāju, kāpēc nē? Es nezinu, tajā vecumā, es joprojām nezinu īsti, ko es gribu. Man daudz kas patīk, daudz kas nepatīk, bet tajā vecumā man likās, ja man ir tāda iespēja, kāpēc nē? Es varu nopelnīt un papildus to, un tad man vajadzēja tur mazgāt matus cilvēkiem, un arī liekas, tas tāds it kā nav, varbūt, baigi interesants darbs vai kaut kas tāds, bet atskatoties tagad, es ļoti daudz ko iemācījos. Piemēram, tieši tāpēc, ka tā sabiedrība, kas tur nāca, pirmām kārtām, kā tur viņiem runā, kā tu pret viņiem attiecies, visas tās nianses, es negribu teikt kaut kāda smalkā kultūra, bet tu tomēr iemācies, kā to visu darīt, tā kā pareizi, kā pret klientiem attiekties, cik katrs ir, jūtīgs un kā tu tur tā kā cimperlē tam visam apkārt, un tajā brīdī liekas, tu zini, tā kā tāds vērks, bet īstenībā tu tik daudz ko no tā paņem. Un vēl joprojām es daudzas lietas, piemēram, es māku smuki dvieļus salocīt, tā, lai maliņas nevar redzēt, to es iemācījos tur. Gulbīšus taisīt. Negluži Mums kaut gulbīšus, kas ir iemācīts, jā. Jā, daudz tas ir tāds vērtīgi, sīkums, kas ir reāli interesanti. Starp citu, man ir 2 mazas meitas, 5 gadi un 2, un viņas pēc vannas, es viņām žāvēju matus. Es viņām ķemēju žāvēju matus, un tas arī ir kaut kāds skills, ko tu esi iemācījies, no tiem laikiem. Un tad man draudzene parasti izžāvē matus, ieslēdz fēnu, un tu tur bužini, un kaut kādā ziņā, kaut kādus tur arī, tas viss bija paņemts no seniem laikiem. Roko, es tev esmu atradusi Jā. matu žāvētāju. Pastāst kāds spektrs, jā, no dārziņiem līdz pošai vietai, tur, kur čubinās gar matiem.
Ja es Jā. būtu kaut kāda princese, es arī gribētu, lai tās puika, kā tu man čubinātos gar matiem. Nu, Londonas centrā arī puikas arī ir, kam patīk. Es nešaubos. Bārdu izmazgāt. Jā. Bārdas, man liekas, tur es neredzēju nekad, kad mazgā. Bet, jā, galvas un tad tur matus krāsoja un visu kaut ko tur vajadzēja ņemties. Šeiku princesēm nav bārdas. Cik jūs pilsētas esat nomainījuši, kamēr jūs dzīvojat Anglijā? Vai Anglijā, vai Nevienu. vispār Lielbritānijā? Tu neesi nevienu nomainījis, Es tu kā kā atbrauc? atbraucu uz Pīterburgu, tā vēl joprojām. Mister Impressive, Stabilitāte. Ja es būtu uz Tieši tā. Pīterboru, es arī nekad negribētu pamest to pilsētu. Tā kā respektu vecīt. Labi, Man liekas, impressive. no turienes nav iespējams aizbraukt. Viņi tā kā dēla. Melnais caurums. Es tikai vienu nomainīju. Kur no kuras, kurien? Manas darba gaitas arī sākās Skotijā. Kurā Un pilsētā? tā ļoti maziņā pilsēta. Tā nav pat pilsētiņas. Ciemats. Atceries nosaukumu? Jā, labi, es pateikšu skotiski. Brihin. Labi. Kas tuvākā pilsētas pazīstamā? Kas Dundee. organizēja Fofara, vāciski izklausās? Dundee. Dundee, nu jā, tas tāds cits gals, man liekas. Organizēja kur- vāciski izklausās. Brechen. Brihin. Vēl- Sprechen. Kāds vairāk pa divām? Nākošais. Scottish breakfast. Yeah. Pagaid, tagad tu dzīvo kurā tas Ja ir? tagad es dzīvoju Velenbaro. Vēl No turienes es neesmu izbraucis ārā pēdējos ielpa 16 gadus. Wow, tas īstenībā baigi labi. Es arī esmu Mr. Stabilitāte. Man bija ģimene, man vienkārši bija jārūpējas par viņu un viss. Un tur vairs nebija izvēles. Bērns Tā- joprojām reku man raksta. Tēti, man vajag nopirkt šo to. Atsūt lūdzu naudiņu. Uzskojot man Kādam vairāk pa naudiņu, divām pilsētām? Nu, man bija Pīterburgā, kā es minēju, tur pirmais pusgads, tad es dabūju noliktavā darbu Korbijā. Tāpēc es uzreiz jau pēc pusgada pārvācos uz Korbiju. Un es nodzīvoju ilgi Korbijā, tad mēs pārcēlāmies uz Sarī, kas ir Dienvidu Londona. Jā, atceros. Pie Londona. Forša vieta. Jā. Nē, no Forša, jā. Arī ir forša smuki. tur Un ļoti dārga. Kā reiz iekrīt, mēs 2,5 gadus tur nodzīvojām, kā reiz man maternitīs bija, es biju man bērns. pareizi. Nu, jā, un, Tas tā trešā pilsēta. Protams. tas Jā, ir- un tad- Jā. Nu, jā, un tad mēs pārvācāmies atpakaļ uz Korbiju. Tāpēc, ka tiešām bija finansiāli ļoti, tur pilnīgi cita pasaule. Ja Jā. tu nezini, Korbijā varēja noierēt tur pa tajā laikā vēl 600 mārciņām 4 bedrūmu māju, tad mēs maksājām tur 1,5 par 2 bedru dzīvoklīti. Nu, un, zin kā, un tur vīrs vienkārši bija meli pār plecam, lai to visu kaut kā nostrādātu, kamēr es esmu mājās ar mazu Tā bērnu. vieta ir dārga, kur jūs Ļoti dzīvojat, dārga. un ir Es atceros, ka es Viņa braucu ar kaut skaitās kādu- poši diezgan Jā, es sīko vedu uz dārziņu un ar tādu vecu sarūsēju šarānu, kamēr tur visi mammas tur ar Range Roveriem un tādu es tur tādu iekšā. Es nejūtos ļoti skaisti, ļoti forši tieši pie pašas Temzes, Voltuna un Temzes pilsētā mēs dzīvojam. Ļoti poši. Jā, Bet bija labi. es tajā laikā, starp citu, ģērbos drēbēs, ne zemāk tur pa zāra un uz augšu tur burberi un tā tālāk, tāpēc, ka es ģērbos humpalās. Un viss tās pošas mammītes vienkārši savus drēbes tur nesiekšā. Un es Tev vajadzēja vienkārši iekļauties Es- pūlī. Es nevarēju vienkārši atļauties neko citu nopirkt tajā laikā. Naudas tev nav. Bet humpalās, jā, es tur strādāju. Un es biju tā garderoba sev uzkačājusi pa to laiku, kur es tur Tur ir dzīvoju. humpals, kur var nopirkt. Jā, tur Te ļoti, Anglijā ļoti ir, labi. Viss, kas ir šitās tās labdarības organizācijas, tā jau viņas arī pelna. Viss, kas ir Age UK, Cancer Research, viss tās ir humpalas. Man liekas, Cancer Research vispār. Jā, Salvation Army. Iekšā, un tu vari tādus brandus krūtos. Ja? jā, tur protams, viss maksāja trīnīti, katrs Jā. drēbes gabals. Bet īstenībā, protams, ja tu esi pošērijā, loģiski, ka tur jau tie ir tās pašas Nu jā. mammas, tiem Tieši reizēm tā. nomet jau tos maisus. Tieši tā. Tad jau jāiet uz Chelsea. Ew. Viņam katru nedēļu jāapdeito ir garderoba. Braucam, mēs uztaisīsim vlogu, kā mēs braucam. Tas Taču taču bija Humpalās tāds uz biznes, Voltonu. kā Jā, es nezinu, tas ir vispār ne pa tēmu, bet es gribēju Viņi vienkārši jau teikt, vēl atceries? joprojām tas bizness, tāpēc jau viņas skaitās labdarības organizācijas, bet viņas jau nav. Labi, humpalnieki, jūs braucat iebāž prom no to tēmas. naudu. Par humpalniekiem runājot, es gribēju tikai pateikt, atceries, ka mēs atradām straumēnu krūzīti. Atceries? Jā, izstāsti šito stāstu, šis bija labs. Es ar vēl vienu draugu aizbraucām uz East Londonu pie vēl viena čoma. Tā kā aizbraucām pie čoma, kaut ko tur papļāpājām.
Un mēs izdomājam, iziesim pa ielu, paņemsim ko dāliņu, tur vēl kaut kā. Un viens no čomiem saka, ieejam iekšā, es paskatīšos savai dāmai kurpes, un tas bija arī kaut kāds, man liekas, tipa cancer research, kaut kas tāds charity shop. Un mēs ejam iekšā, un viņš tur skatās kās, un es tāds pagriežos, un es skatos to sienu, un tur stāv tā kā tās ūdens, kā viņi sauc, pudeles, tās jā. ūdens Tā pudelītes. baltā, jā? Jā, Straumēnu Wow. Un mūža. es skatos virsū rakstīts Straumēnu mūža. Kāda iespēja? Es vienkārši nopšķēju uzreiz aizsūtu Verai. Nu kāda vispār iespēja? Un, Miljonus un gados. cik maksāja? Es neatceros. Nezinu. Bet jūs 50 viņu nopirkāt, vai ne? Mēs nopirkām. Nu, tā Tas kā bija- joka pēc ir, protams. Mēs Vienkārši- Kāds nopirkām. vienkārši aiznes un... Kāds krūzītes vienkārši un- nodeva, Jā. jā. Bet Kādi- iedomājieties Londonā uz to milzīgo masu cilvēku iedzīvotāju skaitu un to 12 platību miljonu teritoriju. iedzīvotāji, Tie vai ne? charity veikaliņi tur ir viens aiz otra. Tas, ka mēs vispār bijām tur, tas, ka mēs vispār iegājām tieši īstajā, un tas, ka viņai tieši tajā brīdī vajadzēja būt, ka Mēs piespraudīsim šeit bildīt, atsūtīt savu screenshot, kad man Kris raksta, un man vienkārši tāds, what? Kā tas vispār ir iespējams? Mēs varam podkāstā ielikt. Jā, ieliksim, mēs piespraudīsim augšā. Bet ar citu par šitādām lietām, kas vienkārši pēkšņi citreiz notiek, tas Sergei, mans vīrs vienreiz brauca ar mūsu veco mašīnu un kaut kur Londonas pašā centrā viņš stāv korķī, pieskrien čalis un viņš saka, šitā mašīna kādreiz piederēja manai mammai. Pēc numurzīmes un pēc visa, zin kā, un tev vienkārši tāds, kā tādas sakritības var notikt uz tik milzīgu. Man, starp citu, tieši par šo pašu runājot par tavu Sergeju, man ir tieši šitā pat bijis, kad, nezinu, ja kāds skatījās pirmo epizodu, to, ko Artūrs dara un ko es darīju agrāk, es braucu uz vienu no šitām filmēšanām. Man liekas, bija drēbju uzlaikošana vai kaut kas tāds. Vispār nevis Londonas centrā, kaut kur tieši Sarī, kaut kur tur tajā galā, vispār Londonas apakšā, un es braucu ar savu mašīnu. Un es pēkšņi skatos spogulī, viens busiņš sāk taisīt kaut kādus harikiri. Es skatos, attaisās loks, un reāli Sergejs. Čau, ko tu? Un mēs vēl uztaisījām bildi, tā kā to bildi mēs arī kaut kur varam ielikt. Tas bija pilnīgi ne pa tēmu. Bet mēs taču kāda te arī iespēja? pie lidostas satikāmies. Atceries, Ā, atbrauc draudzenei pakaļ uz lidostu pie Stanstedas. Jā, Un- bija arī tāds gadījums. Tā kā vai nu mēs esam, nezinu, it kā nav. Pasaule ir maza. Īsnībā, laikam, jā, pasaule ir Tā diezgan laikam maza. sanāk. Viņa ir kaut kas tāds milzīga. notiek. Nu, viņa ir milzīga. Tiešām, nu, kāda iespēja, ka tu milzīgā Anglijā kaut kur satiec kādu tajā pašā laikā, tajā pašā vietā. Tas ir Un ļoti, tev vēl ļoti tas rēti. cilvēks jāierauga. Tā kā jā, interesanti. Tu neizstāsi līdz galam, kur tu pēc tam... Jā, mēs pārvācāmies atpakaļ uz Korbiju. Dzīvojām Korbijā ļoti ilgi. Tur es nodarbojos visām savām latviešu lietām. Un tad nāca Straumēni manā dzīvē, un mēs pārvācāmies uz Straumēniem. Tas ir 4 vietas kopā sanāca, ja? Nu, turp un atpakaļ Korbija 2 reizes. Nu, jā. Tu biji vienā pilsētā, tad tu snāk 4, tu biji 2. Es domāju, Man tu ir tad arī tālāk divas. vairs tā- Man, 2 tikai? man bija Londona. Nu labi, īrīt vēl sākumā paskaitīt. Nu, īrijas tur. Bet tā, Londonā cik arī jau īstenībā, ja pāris reizes tu biji arī pārvācies, tur vairākās vietās taču. gan- Nē, nu jā, bet tu prasīji pilsētas, cik nomainīts. Es domāju, principā, principā skaidīt arī, ja tu no rajona uz rajonu arī principā var skaitīt. Oi, šo. Nē, nu rajons, jā, tādas tad jau mēs arī pārvākšanās no jau. vienas uz otru pusi, bet es Nu domāju, labi, ka Londona pilsēta. Principā tad jā, tad tev tikai Londona un... nu, es esmu bijis Londonietis visu laiku, principā. Kur Tāpēc tagad dzīvo? tagad dzīvoju pie Cambridges. Netālu. Starp Cambridge un Huntingtonu. Neliels ciematiņš, bet, nu, teiksim, nu, ja man tā prasa, es vienkārši saku, Cambridges izklausās foršāk. Poš. Jā. Kaut gan- Huntingtona, Kaut gan šeit tā. Huntington labāk Jā, nepiemin. vai ne? Tas- Bet, nu, es esmu tā kā pa vidu, nu, teiksim tā. Kaut gan šeit Anglijā ir tieši otrādāk, ja tu saki, ka tu esi no countryside, tas ir daudz foršāk nekā Latvijā pateikt, ka tu esi no laukiem. Te- Latvijā laukos dzīvo cilvēki praktiski Te ir kas viss Pavisam otrādi. otrādi. Te ir pilnīgi otrādi. jā. Šeit tieši uzreiz. ārpus pilsētām ir daudz. Gan ka Latvija arī tā drīz būs. Nē, nu Iespējams. pa lielam jau, ja Ja turīgi iekārtos, cilvēki jau cenšas, viņiem ir tās savrūp mājas, bet viņiem jau arī, man liekas, tiešām turīgiem cilvēkiem Latvijā ir. Viņiem bija savrūp mājas, kur viņi pavadīja laiku, un tad viņi dzīvoja pilsētā. Es atceros savu kultūras šoku, kad kad mēs iepazināmies ar manu vīru. Viņš nebija mans vīrs, un viņš saka, man ir dzīvoklis Londonā. Un es dzīvoju tajā laikā, ar citu sharehouse ir nākamā tēma. Es visi, man liekas, esmu izgājuši savu sharehouse vai ne, padzīvojuši ar citiem Viena cilvēkiem. no labākajiem laikiem manā dzīvē. Laimīgais. Un
Es tajā laikā dzīvoju ar saviem čomiem, milzīgā tur trīsstāvīgā mājā, mums katram savu istabu, jā, mēs tur esam daudz, bet mums, tas bija foršs laiks, foršs tusiņš. Un es aizbraucu pie vīru, tajā laikā pie drauga uz randiņu, un mēs ejam tajā viņa dzīvoklī pie paša Arsenāla stadiona, un tas dzīvoklis ir vienkārši dubultā gulta istabā. Tu izkāp ārā, tu uzreiz esi pie kitchen unita. Tu vari no gultas gulēt un cept olas. Un var krāniņu izvilkt un pačurāt. Vienā pusē virtuve, otrā pusē toalete ar dušu. Jā, bet fun fact, es dzīvoju tajā pašā dzīvoklī, stāvu augstāk. Bet man bija bišķi tā kā tas iekārdojums sadaks, jo man bija tā kā jumta istabiņa. Tev bija tas, ka tev bija jāiet uz toaletu. Man vajadzēja visu laiku šitā testaigāt. Tā kā, ja man vajadzēja čurāt, man bija vieglāk tā kā sievietei apsēsties un pačurāt. Bet, Nu, tas tīri, tūlīt bija. Bet es dzīvoju Londonā. Tu būtu normāli, Džeks, ja tu tups nečurā. Es zinu, visi to saka. Tas no tiem laikiem. Pieredums. Kas, kad ir, cik tu nomainīji dzīvesvietas, tu neizstāstīji? Pirmo reizi aizbraucu uz Kilmārneku uz to Skotiju. Tur bija pusgads līdz gadam, varbūt, ja visus mēnešus kopā saskaita. Tad otrā reize mēs nokļuvām, mēs braucām uz Nīderlandi, mēs tur mēnesi nodzīvojām. Tad mums pasauca... Apmaldījies. Mēs Bija domāts mēnesis. Mēs ar draugiem aizbraucām kopā uz Nīderlandi. Nezinājām, kur mēs... Dienas. Mēs vispār neko neplānojām, vienkārši pa taisno mašīnu. Tad mūs pasauca uz Wolverhampton. Un tur mēs 2 mēnešus vēl nodzīvojām. Tas tepat netālu aiz Jā, Birmingham. es tur vēl savu mašīnu atstāju. Es beigās tā arī cik gadi, jo kad 17 gadu pagājuši, tā nekad neesmu redzējis. Un pēc tam no tās Wolverhamptons. Tas bija tikai es vēl mētājos līdz tam 2010. gadam. Nezināju, kur īsti piezemēties. Un tad uz Hastings aizbraucu. Tas ir pie jūras lejā dienvidos. Tur joprojām ļoti daudz draugu dzīvo, jo tur kaut kā sanāca bariņš no Liepājas tieši sanāca, ka aizbrauc uz turieni, te viens otru kaut kā sasauc uz turieni. Un es tur nodzīvoju no 2010. līdz 2014. gada beigām, kamēr es to Londonu pārvācos. Skait 1, 2, 3 jau pilsētas. Londona ir 4. Londonā gan, tad es visilgāk nodzīvoju, gan arī 10 gadus, visu to karjeru, visu būvēju un cik darbu nav nomainīti. Un tagad 5. nomainīja sanāk uz šejienu. Tu sanāk riktīgais krustām šķērsām. Es Pārvizinājies Londonā esmu pa kādās Lielbritāniju. 10 rajonus nomainījis arī Sākot no dzīvošanā. Skotijas līdz Hastingsam, kas vispār ir otrs Pa gals. lielam visu, jā, Wolverhampton atpakaļ uz vidienu un atpakaļ uz Londonu. Jā, es nomātājos riktīgi un pa lielam vēl nedaudz mātājos pa to pasauli. Un tagad, kur tu dzīvo? Tagad es dzīvoju Straumēnos. Damn. Hugh Hefners. Traumēnoši. Jā, manās mājās. Mēs ciemos atbraucām pie tevis. Tu pašā mūžā dzīvo. Kā tev ir pa naktīm gulēt? Tu vēl Brigitu nesaticis? Vēl nē. Sākumā pirmo nakti 2 domāju kaut ko par viņu. Domāju Es ierodīšu. domāju, lūdzu, atmāc. Nesagaidīju. Nu, ai, labi, es jau. Brigita no tevis baidījās, kad jau Trešo reizi nesaka to vārdu. Gan jau viņš gulēs tā kādu nakti. Kas, ka dievs bail? Virtušku tūlīt dabūs. Mēs krīsi izguldīsim restorānā. Tur tāda visaktīvākā vieta ir mūžā. Ja godīgi, pēdējo reizi, kad es te gulēju, mēs sarunājāmies, pavisam Brigita, starp citu, ir spoks, jā? Kas spolkojas, starp citu, jā. Un reāli mēs sarunājāmies par šiem tādiem, es teikšu godīgi, man nebija omulīgi gulēt. Nu, galīgi nebija omulīgi Par ko domā, to arī pēc tam redz. Nē. Piemēram, es nevaru Straumēnos izgulēties. Es pāris stundas paguļu un viss. Guess why? Brigita is varbūt, ka es watching you. laikam pieredzes pie savas gultas. Varbūt tā, bet... Ja jau tu nodzīvo lielam, Piterboro cik tik es daudz esmu- gadus, tad jau tev arī gult. Es domāju, svarīgi, kur tu gulti. Jā, bet uz Straumēniem ir sevišķi tad, kad sāka vērā ar Miku, jā, pārņēma Straumēns. Mēs taču braucām un katras brīvdienas. Un es nekad neesmu varējis izgulēties Straumēnos. Nekad. Es tieši gan kaut kam teicu, ka man ļoti patīk. Man tie matrači liekas nenormāli mīksti un ērti.
Tā kā izņemot pēdējo reizi, kad, man liekas, Brigita tur kaut ko skrubinājās riņķī, es vienmēr ļoti labi guļu. Vienīgais tas, ka man vēl 3 bērni parasti no rīta 7 pamodina. Tad, kad aiziet 4 no rīta gulēt pēc tusiņa, jā. Nothing to do with that. Tāpēc, jā, tu vienkārši... Tad laikam, jā, ir tie Lifestyles. naturālie modinātāji. Lifestyles vienkārši tev tāds, tāpēc tu nesnāk izgulēties. Bet tā, ļoti labi var gulēt šeit. Caur smiegs. Nē, man mājās ir ļoti labs miegs. Nē, es esmu novērojis, kā kurā istabiņā šeit mužā. Varbūt. Man ir viena istabiņa, 26. augšā, kurā es vispār nevarēju nekādā veidā iekrist dziļā miegā. Tas ir tik dīvaini. Es tur nogulēju kaut kādas 2 nedēļas, un man bija, es vienkārši tā kā tāds izžāvāts citrons no turienes izlīd ārā no tās istabiņas. Citur es jūtos labi, bet tā viena istabiņa kaut kāda ļoti dīvaini, nezinu. Tagad tu Šito pa mēs viņu domā, izgriezīsim viņu ārā. daudz arī. Šo mēs izgriežam ārā. Kāpēc? Tu tagad ir dzīvoklis, un tu dzīvo. Vispāršais Iedzīvotājs. numuriņš 28. Tāpēc, ka tu esi 26. Nē, tu Nē, tagad ir lai dzīvoklis. cilvēki buko arī to numuriņu. Vai tad 26. Tad, kad vairs saka 26. tu vienkārši pieliek pīk. Numuriņā. Tieši tā. Tieši tā. Un tad mini, vai ne, Jā. kurā tu ietrāpīsi. Bingo. Nu, jā. Un tālāk jau sākās, zin kā, tu jau sāki atbrauc bez valodas pārsvarā. Nu, pārsvarā mums bija visiem tā, un Kristaps jau universitātē mocījos. Sap citu, universitātes pieredze Anglijā, ļoti interesanta tēma. Tu viņu pabeidz? Kuram? Put me on spot. Vienkārši headshots uzreiz pa presi. Nē, es nepabeidzu. Tāpēc, ka tas laiks bija tāds, teiksim tā, sarežģīts manā dzīvē, jo tev kā studentam nekad nebija naudas. Nu, un tad tur visi tie kursa biedri, zin kā, es nezinu, kā ir Latvijā, es Latvijā neesmu mācījies, bet šeit, piemēram, vismaz manā universitātē bija tā, ka tev ir universitātes telpās iekšā, tev ir barčiks, tev ir visādas izklaides iespējas, tur ir kino, var iet skatīties kaut kādas tur šitās telpas. Tāpēc jau arī naudas nav. Jā, tieši tā, jā, bet, tad tur ir puls, biljards, visi iet spēlēt, tur šautriņas. Tā kā tā dzīve ir diezgan tāda jautra, bet loģiski tas viss maksā. Un man kā studentam, man bija liels struggle tādā ziņā. Bet studentam Tāpēc naudas tāpēc- kā arī pārņēma. Savā ziņā laikam. Bet, acīm redzot, viss dzīvē notiek, kā tam jānotiek. Man Latvijā, Rīgā man ar tāpat tas bija, ka es studēju un tad paralēli strādāju, nācu uz lekcijām, knābāju. Un tad es izdomāju, ka labāk vienkārši strādāt. Es Liepāju RTU pēc tās Skotijas pieredzes gadu izlaižot, aizgāju uz RTU, uz augstskolu, pa būvdarbu vadītāju. Pirmo semestru vēl nomācījos, man liekas, ka atceros, otro jau vienkārši tusēju, neko negribēju darīt, man bija tāds pofiks. No rīta atnāk 5, tur nezinu, stundu pagulēju mājās, atnāca klasē, un viss, un beigās, labi, jāmauc prom atkal, viss, aizbrauc uz Man ārzemēm. bija stingrs tēcis, man viņš vienkārši neļauj darīt savādāk. Un tajā brīdī es dusmojos, un es jau būtu tev sen makšķi aiztenusi, bet es nedrīkstēju. dzīvoja kojās, vai ne? Kojās maskačkā. Jā, un izrādās mēs ar saldējumu dzīvojām vienās kojās, mēs tikai viens otru arī nezinājām. Bet es nobeidzu, un tikai tāpēc, ka tāds bija solījums vecākiem, bet esmu tagad tik pateicīga, ka viņi mani piespieda. Esmu ļoti, ļoti laimīga. Tas man šausmīgi palīdzēja. Kaut gan es baigais, uz buiduju sanāca, jo tad, kad es pēc būtības, tad, kad tu pabeidz 12. klasi, tu neesi gatavs. Sevišķi 9. klasi tie, kas pabeidz, tu tā kā tu teici, vai ne? Es joprojām nezinu, kas es gribu kļūt, Es vēl joprojām neesmu kad gatavs. būšu liels, vai ne? Bet vīrieši jau nekad nepieaug. Man Man vienkārši liekas, tā ir paveicās, es taisnība. vienkārši... Tev sieva to saka? Nē, es vienkārši Viņš pēc pats- sevis to zinu. Viņš domā, ka viņš pats to zina. Man liekas, ka tu pietiekami ilgi man zini, lai saprastu, ka es neesmu pieaudzis vēl. Vēri, pa ko tu pabeidzi? PRs un mārketings. Es tajā brīdī pat nezināju, ko tas nozīmē. Es vienkārši gāju, skatījos, matemātika nav foršais aizturien. Kaut kad bija tāpat augstākā matemātika, tur jāmācās. Pēc tam to es uzzināju, tikai pārsteigums. Bet beigās dzīvē man uz to šniteri aizgāja. Man vienkārši paveicās. Man super veiksmīgs cilvēks. Tas labi, jo lielākā daļa nomācās, viņi nedara to, ko viņi nomācījušies. Es darīju, Tu darīji? kamēr atnāca krīze, Ā, un es atbraucu uz mācījies? Angliju. Es esmu mēbeļu galdnieks un kogriezējs.
Es arī mācījos pa galvnieku. Kraukli parāda to kāju, kas mums Divus. ir nokritusi divānā, un viņš šobrīd joprojām nav pielikta, ja? Klausies, Jā, galds- galvnieku. skroderim nekad nav Ne. drēbes. Galdniekam nekad nav mēbeles. Un tev nav- Kurpniekam tev nekad nav divāna. kurpes, jā. Tas, kas tev mājās noteikti Ā, mums man, nu jā, neinteresē, okei, bet jā. straumēnos Nē, viena kāja ir kā- nokritusi. Vien kājas Mūziķis sataisī. cenšas Tā, ierakstīt lūdzu, savu albumu. kāds tur bija 10 gadus jau. galvnieks mēbeļu? Vai ne? Lūdzu, Jā, paldies. tev uzdevums. Bet, nu, jā. Vairs jau neizgaldnieks tagad. Nu, tagad es ne, tagad es braucu ar smagajām mašīnām. To smagajiem. Bet es pabeidzu, paldies Dievam, knapi, jo mēs arī mēs privāti skolā gājām. Un mēs īrējām, mēs bijām 8 džeki. Nu, viens otru es ar savu čomu aizgājām tur. Un mums bija jāmaksā par dzīvokli, mēs īrējām kopā. Svētdienas vakari bija, svētdienas naktis bija šausmīgas, un pirmdienas rīti aiziet uz skolu. Bet par cik mums bija privāta skola, tad mums skolotājs bija tāds, nu, meistars bija tiešām labs, un viņš arī, respektīvi, tā nedeva mums pausīm, ja, ka mēs arī neatnācām tajā pirmdienas rītā, viņš saprata to. No mājām prom visi, tur Es kādreiz arī 8 biju džeki, jā, jauns. aizējām uz veikalu, jo vienam bija 18 gadu, pārējiem visiem zem, 13. sametam naudu, 0,7 LB. Uz 8. Labi, ka nav Švaki Nē, pulveri. nu, Vajadzēja tas litru. tā iesākumam, un pēc tam tad visu nedēļu bija Roltoni, jo, Roltoni es tagad ciest nevar pat smaržu. Fu. Nu, jā, Tas mēs bija studenti No arī rīta visi pusdienās izaugām. vakarā. Jā, es nezinu, vai jums tā bija, bet es atceros, kā mēs jau ceturtdienas vakarā, jo te Anglijā tu strādā tur nedēļu, jau gaida savu nākamo algu un stāv jau ceturtdien vakarā pie bankomāta. Parasti jau bija no 2 līdz 3 pa nakti, tikai Nu jā. pārskaitīt. Tie Un pirmie stā- gadi bija baigi. Jā. Nu, tev taču klubā gribās tikt nu pēc jā. tam. No Man augsta liekas, zālē stipendija nedēļu bija uz ko nedēļu pat 12 gāja. eiro tā. vai tik nebija? Latvijā? Man liekas, O, kaut es kas tāds nezinu. ļoti maz. Bet tā kā Cik tev bija stipendija? 4,50. Kāda Minimāla. stipendija? Bet tev nebija stipendija? Nu, tā ir universitāte. Mēs runājam par arotskolām. Nu jā, tur Jā, ārvalstu negāja. Jā. Es 4,50. zinu, ka 4,50 minimālā. Ja sievai tu- arī bija kaut kādi 8 laikam, un tad pēc tam Man bija. šķiet, ja tev ir kaut kāds divnieks kaut kur, tad ir minimālā nē. 4,50. No, tāpēc un tev bija ja- 4,50, jā? Es centos laiku uz 8,50 mērķēt. Tas nozīmē, ka tu nopērci savu mēnešu biļeti autobusam Jā. uz pa 2 latiem. Un tad tu vienkārši aizēji ar džekiem vienu vakaru pasēdi. Un tad, Jā, jo tad bija 30 kaut kāds saņķik, bija laikam aliņš vai kaut kas tam līdzīgs. Bija diezgan lāts. Jā. Bet Šitie mēs tie runājam- brīži, kad es jūtos vecs. Jā, bet mēs reāli runājam par Cigarešu 90. paciņu, gadu ko beigām, 50, man liekas, 2000. maksāja. Gada saņķi. sākums, jā. 60 Jo tad saņķi. rītīgi bija 25, 30 saņķik, bija alus pudeli. Tas vienkārši neiespējami. Un formas arī bija citādākas. Un vēl tās pēcpadomi, zin, tās tur tās. Tev 30 talants jāsalasa, lai tu var dabūt jaunu alus Mēs pudeli. lasījām pudeles, mēs pudelēm, jā, varējām taču nodot maksā, jā. pudeles, 50 nopirkt vēl vienu aliņu, pēc tam nākamajā 3 rītā. centīmi palas pudeli. Jā, Tas vēl bija diezgan normāls. Sanķik, 3-4 sanķik pa pudeli. Tas bija, mēs bijām bērni, vēl pavisam atceros lasījām. Jā, mēs visi Tā esam. īstenībā Reku Rīgā tagad ir visi plasmas pudeles tagad lasa. bet, Jā, bet tā cena, ko tu dabū atpakaļ, tā ir ierēķināta tad, kad tu pērci. bet tas tāpat ir forši. Nē, bet tas ir forši, tas ir attīra vidi, tev nemētājās plasmas pudeles. Jā, ja mēs šeit metam ārā vienkārši nenormāli Cik es daudz. tā nopratu, kad kaut kādi lielie veikali būs Sainsbury's, Tesco un Asda, viņiem būs arī automāti, kur tu varēsi plasmas pudeles atgriezt atpakaļ. Bet zini ko? Reku, tā kā es biju te pēdējo reizi Latvijā, tā plasmas, viņa vismaz ir, bieza. Mhm. Te tu paņem šo te pudeli, vienkārši šitā te saspied un viss. Es šito te, es tā domāju, labi, tas vienkārši tas motions, bet sagriezt, Jā. lai iemestu, Pārsprāg. tā, lai mazāk vietas vienkārši Jā. aizņem. Un šoms man skatās, ko tu dari? Noliec reku, lai bombas Jā, paņem un jā, jā. nodod. Man Jā. tas pats, man brāļa bērni Latvijā. Es sāku locīt, tie bērni vienkārši nē. Buļģiņām jau var tas pats, un man pieredums, ka kādreiz,
enerģijas dzērienu vai ko. Es jau vienmēr samīcu arī, lai ietaupītu vietu. Un mēs aizbraucām uz Latviju ciemos un arī paņem to buņģiņu, es izdzeru. Un es viņu samīcu. Ko tu dari? Ko tu dari? Man Tu Ops tikko kaut ko līdzīgu arī 15 centus samīcīja vai 20, es nezinu, cik tur viņi maksā. Bet tas ir interesanti īstenībā, ne? Ka Latvija it kā liekas tāda, atvainojos. Kaut kādā ziņā tomēr viņa ir apspējusi. Nu, kaut kādās ir arī, tā kā nav tikai viss sliktais, ir arī labas Latvija ir ziņas. ļoti tīra. Jūs Latvija ir esat ļoti ievērojuši? tīra. Wow. Piemēram, Latvijā visas vietas, kas ir, kur ir paēst, visādas restorāniņas, kaut kas tāds nenormāli forši, ļoti patīk. Tā kā Lielbritānija savā ziņā arī, Jā, nezinu, bet atpaliek. Latvijā nav Šeit pudeles nevar bāri tik daudz kā Anglijā. Anglijā, man liekas, tajā pašā Pīterboro vien bija, man liekas, 120 plus bāri. Te ir Šeit cita kultūra, te ir daļa no pabu kultūras, kultūra, jā. viņi visi viņiem iet, jau arī- viņi mājās nebuhā, viņi iet uz pubiem. Un viņiem jau Viņi lielai daļai ir socializējās. arī pieejams paēst tajos bāros. Ne visos, bet tādi, bieži. kas ir tie lokālie, ja, kur ir tādas, normāli communities Jā, savu saucamais. Tad burgerīti, viņiem ir, čips jā, un- tur viņiem steiki un viss, kas ir pieejams. Steiks, tas jau ir krūti. Nav jau, man liekas, ka Latvijā baigi tas bāru kultūru vispār Pēc, ka necīk. Latvijā tās Nē. cenas nevar dabūt tik lētas, es domāju. Nē, Mēs cik es vienkārši esam dzirdēju. pieraduši Man liekas, ka bukāt Rīgā jau ir virtuvēs. diezgan daudz viņi. Rīgā var būt, jā, bet citās pilsētās. Pilsētās kā tādās, piemēram, Tukumā nav, ir kafejnīcas, Klondaika. jā, bet bāri kā tāda nav. Paga, bārs un pubs ir atšķirība. Nu. Pubs ir tāda vieta, kāds man var pielabot. Ja es kaut ko saku nepareizi, bet ja es pareizi saprotu, kroks vai kas Lielbritānijā vai ir ar pubs, tā bija vieta, kur senos laikos, kad tur zirgu brauci, tā bija vieta, kur apstāties, paņēma tavu zirgu, viņi viņu padzirdīja, pabaroja, tu gāji iekšā, tur tu varēji palēto paēst, tur tu varēji iedzert, un Bed and breakfast, otrajā jā. stāvā tu varēji izgulēties. Un nākušajā rītā tu piecelies, lec uz savu zirga un brauc tālāk. Tā, ja es pareizi zinu, varbūt, ka man nav taisnība, bet es dzirdēju kaut ko tādu. Un bārs, tas ir vairāk tāds, kur tu vienkārši sēdi pie letes un iedzer. Bārs ir Nu. pilsētā, tur, kur tu nevar izgulties vairāk. Laikam. Tā ir tēma nākamajai. Pubs, respektīvi, tā ir vieta, kur tu vari lēti paēst un lēti padzert. Tas ir puba princips, kur vienkārši parastais cilvēku slānis, parasti tie mirstīgie var tā kā atpūsties. Un man liekas, tieši tāpēc arī šeit ir tas ļoti populāri, un viņiem tas kultūrā ir tik spēcīgs. Latvieši varētu droši vien salīdzināt ar kaut kādu Belešņīcu autoostā. Pelmeņnīca. Nē, kur tu vari ātri I missed ieiet, apēst Belešu, kā ir Belešķis. Belašķis. Belašķis. Vēlēšana čebureks, tu domā? Jā, Jā. un tur uzreiz izdzer kafijas krūzīti, Tur, kur ir papīra. iekšā. Kā Tāds tu tipisks piekosti? tāds stacijas Cip, cip. jā, variants. Mjau, mjau. Bet tas ir kafūzes. Kafūzes, Tas ir jā, bet stacijas šeit ir, kafūzes. jā, un šeit ir pubi. Ja mēs runājam tā, kad ātri atnāc, lēti paēd Jā. un aiziet tālāk, tad Man liekas, Latvijā kafejnīcās jau arī tu var nopirkt to pašu alu un visu pārējo. Bet tu pēc tam nesēdies pie stūras. Es nekad dzērs nesēžos pie stūras, bet bija, kad es tikko sāku strādāt kā palīgstrādnieks, galdniecībā. Mēs braucām uz Rīgu uzstādīt mēbeli, un tas šoferis, mēs iebraucam paēst, un viņš tā mierīgi tā čuks, paņem sev aliņu, izdzer, un mēs braucam tālāk uz Rīgas tēlēt mēbeli. Es tā domāju, kāpēc tā jādara? Ir kā jau, Kāpēc nē? tas daudz neko nedod, jā, bet tajā pašā laikā. Labi, te mēs laikam Vai tā nav tā, ka vienu jau var? Ir, kam vienu jau var, bet es domāju, ka nevar. Nē, šitā tēma, jā, laikam atstāsim viņu nākamā reizē. Mēs te kaut ko Citā grābstamies tikai kaut ko nezinādam, kaut ko pa viņu. Host. Kam gribētos uz mājām aizbraukt, uz Latviju dzīvot? Vai ir tas par tāds domas, vai ir jau šeit ok un nav pat domas pa Latviju vairs? Kā jums ir? Nāk ar vecumu virsū doma, ka jā, kaut ko varētu. Kaut kur pie Baltezera kaut kādu māju nopirkt. Un vienkārši ezera malā tur, kaifot. Tādā ziņā es esmu
Es ļoti saprotu vispār visu rītiņu familiju, ka viņi beidzot bija spējīgi aizbraukt. Es ļoti esmu priecīgs par viņiem. Tas citreiz man atsūta bildi, un es vienkārši skatos, tas skats ir pasakains, tur, kur viņi dzīvo. Zini kā, mēs aizbraukušie latvieši jau vispār esam pilnīgi savādāki. Mēs neesam tādi kā latvieši Anglijā, bet Latvijā, mēs arī neesam briti. Mēs esam izveidojušies kaut kas 1+1 ir vienāds. Hibrīdi. Tie, kas esam šobrīd mēs. Un mēs jau aizbraucot uz Latviju, mēs jūtam tās atšķirības. Mūsu sarunvalodā, mūsu kaut kādās tradīcijās, izpratnēs. Un kāpēc mēs tagad, man liekas, mums visiem ir tā, vai ne? Mēs aizbraucam uz Latviju, mums liekas, kāpēc tur ir tik nelaipnas pārdevējs, vai ne? Aiz kasēm. Man agrāk tā likās, bet man liekas, pēdējos gados tas ir ļoti uzlabojies. Ir No mainījies, manas jā. pieredzes. Es pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka bija milzīga aiza. Man šķiet, ka es kāds 5 gadus nebiju Latvijā. Un nākamreiz, kad es aizbraucu, bija viss vienkārši bija mainījies kājām gaisā. Bet tas, kas man ir tāds pirmais, kas krīt acīs, latvieši ļoti, man liekas, patīk, es nezinu, labi izskatīties, tas, kā tu izskaties, kas tev ir mugurā, ko tu velc. Un es esmu tik ļoti Lielbritānijā no tā ticis vaļā. Ja, piemēram, tad, kad es biju tajos pašos studentu laikos, tad, kad man vispār nebija piķis, man bija tik svarīgi kaut kādos eBayos sēdēt un ar mānī maiciņu nopirkt vai kaut ko, lai tikai tev ir tur kaut kāds brands vai kaut kas. Un tagad man ir tik ļoti vienalga. Es varu vilkt, man vienkārši tas neinteresē. Nu, loģiski, tev gribās daudz maz izstīties labi, bet tu saproti to, priekš kā man Tu tērēt uz veikalu nebrauksi, Jā, piemēram, Bet tas, ko es esmu pidžamās. pamanījis, es nezinu, vai man ir taisnība, vai tas ir varbūt mans tāds novērojums, ka Latvijā cilvēkiem ļoti patīk. Tāds, ka Varbūt tas ir gusi. labi, jo vismaz tāds cilvēki izskatās smuki. Visumā, ja tu paskaties, ja tu Anglijā skaties, visi pižamās staigā, ir atšķirība. Tas arī, tā enerģija uzreiz tāda savādāk šeit ir. Paņēmi divus, Savā ziņā tas ir labi un paņēmi divus vislielākos pretstatus pidžamas un Bet Anglijā jau tā arī ir. Anglijā Tu- palielam no rīta, lupatās viss kad staigā. ved bērnus uz skolu, ja, pusi no mamām vai no ar šitiem te halātiem, pidžamām, vai no arī vienkārši trenuškas, ja, un kaut kāds tur flīši jaciņi pa virs. Un Man viss, šķiet, nu, ka šitais tas vairāk ir būs ekstrēmi. saprotams vairāk tiem, kuri ir saskarsmē ar bērniem, kuriem paši savu bērni ir, kuri redzējuši, kam ir kādi bērni bijuši. Tāpēc, ka man, piemēram, man ar savu bērnu citreiz ir, viņš man nesaprot, kāpēc, piemēram, braucot uz kaut kādu lielveikalu, ja, vajag apģērbties daudz maz kārtīgi. Es pat nesaku par braukšanu kaut kur ciemos. Ja. Es saku, lūdzu, Kristi, izties normāli. Ja. Un viņš uzvelk vienkārši arī savus pļūtenes kaut kādas, arī klodī. Ja, un priekš viņa tas ir normāli. Man bērni tieši tādi paši. Viņiem, es saku, ka mēs braucam ciemā, uzvelc normālas bikses. Man nav vērti. Jā, bet tas Tas ir laikam arī ir vienīgi, jā, mūsu tas vaina laikam- daļēji. Mums vajag, tāpēc, ka es, kad augu, es esmu pieredzis pie normāla apģērba, ja. Te kaut kā laikam tas bišķī tā aizgājis ir pašplūsma. Pielāgojušies vietējai kultūrai diezgan esam savā ziņā arī mēs vispārējie. Jo, ja mēs dzīvot Latvijā, mēs vairāk arī tai kultūrai tad sakot līdzās. Vida veido cilvēku. Bet mēs arī nedzinamies, teiksim, es zinu, ka Latvijā ļoti daudziem ir svarīga, kāda tev mašīna tev var būt. Jā, Tieši es tā to nav pašu ko tikai- ēst, vai ne? Bet tu tas ir ļoti paņemsi līdzīgi. Tas ir kredītā tas pats, jaunu principā, audāru. Tas tavs, kā tevi redz citi. Latvijā Jā. tas ir Imidžs. tas kopējs, tas imičs, man liekas, diezgan svarīgi. Ļoti svarīgs viņiem ir, jā. Un Un tas ir tas, kas šeit mums vairs. Cilvēki baigi nepievēršam Tāpēc, uzmanību. ka tas varētu būt, cilvēki domā, ka tas tev status ir. Ja tu izskaties tur ar mani tur kurpēs vai ne, es pat nezinu tos visus Jā, tas ir tas, augšgalus, tā ja. ir tā mūsu atšķirība, kā es teicu. Mēs Ā, vienkārši jābūt esam ir- kļuvuši bišķiņ savādāk. Jā. Jauna suga izveidojusies. Viena Bet ja no- mēs aizbraukt atpakaļ, mēs noteikti iefiltrētos ļoti viegli. Jā. Vienkārši Protams, cilvēki adaptējās. tomēr jā. tā ir mūsu dabīgā kultūra, no kurienes mēs nācām, kur mēs tos pirmsākumus uzsākām. Es domāju, es ļoti ātri iefiltrētos, vienkārši laiks vajadzīgs nedaudz. Es šitam te varētu piebilst klāt. Tas tomēr kaut kas no universitātes ir palicis pāri. Ir divi veidi tautas kultūras. Ir kauna kultūra un ir kā pride.
Lepnumu. un lepnuma kultūru. Un šito var kāds papētīt mājās, kurā, ja tu paskaties uz dažādām tautībām un tautām, tad viņām ir vai nu viens, vai nu otrs. Un, jā, viss aizdomājās. Tas ir vienalga, kā tu ģērbies, ko tu dari. Un, ja tev ir vienalga, ko par tevim domā, tu dzīvo savu dzīvi un viss. Bet tā kultūrāla atšķirība vienīgais ir. Ja tu pats no malas skaties uz to pašu Latviju, un ja liekas, ka smukāk cilvēki ģērbjās, visu tur uzturu labāk, tāpat tīrība. Tieši ir patīkami no vienas puses, nekā Anglijā, kad viss ir netīrs. Bieži vien daudzās vietās cilvēki ģērbjās nepārāk. Tāda enerģija arī paliek, man liekas, tāda zemāka vai tāda savādāka enerģija uzreiz. Es droši vien aizbrauktu tādā gadījumā, ja man būtu dzīvē jānomaina darbs. Es atrastu kaut kādu, attālinātu darbu, ko es varu darīt, un tad es varu praktiski dzīvot Latvijā, kur es joprojām esmu tajā savā normālajā darba vidē, kas man saistās ar šo zemi, bet es varu sēdēt savā mīļajā Latvijā, un es varu atļauties braukt un ēst rimčiku salātus, vai ne? Jā, tas zelta vidusceļš, kas manā gadījumā, man liekas, strādātu vislabāk. Vai šobrīd Latvijas darba tirgu es zinātu, ko darīt uzreiz uz sitienu? Droši vien, kad nē. Un tas būtu grūti, protams, tā kā saka, mēs pie visa adaptētos un pie visa pieslēgtos, bet tas noteikti būtu struggles. Un atkal, mēs braucām uz šejien, strugglojām, kaut kā gājām cauri kaut kādiem izaicinājumiem, atgriežoties atpakaļ, mums atkal jādara. Labi, tas mums padara ļoti stiprus un viss jau ir forši. Bet... Man, piemēram, kas ļoti pietrūkst no Latvijas pirmām kārtām, ģimene, māsas, māsīcas, vecvecāki. Vispārējie ģimenes locekļi, bet otrais ir kaut kādā ziņā tā vienkāršība, kas ir Latvijā. Daba, piemēram, nezinu, tur kaut kā viss ir pierastāks. Mēs visi uzaugām, peldoties upē vai ezerā, un tur tas liekas tik dabīgi un tik vienkārši. Cep gaļu uz ugunskura, un es, piemēram, tā uzaugu daudz maz. Es ielic laivā, makšķerēju visu dienu kā puika, un man tas ļoti pietrūkst, jo Lielbritānijā viss ir tik ļoti kontrolēts. Tur tu nedrīksti peldēt, tur tu nedrīksti to, tur tu nedrīksti to. Un šeit viss ir tāds, visu laiku jūties tāds iesprostots. Un man tā vienkāršība ļoti pietrūkst. Tas, kā tu minēji, Baltazara krastā sēdi un skaties, un tev ir tāds miers, un tomēr tā cilvēku pārapdzīvotība, kas ir Lielbritānijā, respektīvi, cik cilvēki ir uz kaut kādu platību. Mans darbs šoferēšana, piemēram, tu nevari relaksēties. Tev visu laiku ir korķi, un tu bremzē, un tu to un to. Latvijā es braucu, un labi, Rīgā, protams, Rīgā, jā, arī ir sastrēgumi un tā tālāk, bet kopumā, piemēram, ja es pārsvarā tur palieku Rīgā vai Zemgalē, un tad mans tētis ir no Latgales, un es braucu Latgalē, es braucu 3 stundas vienkārši čiliņā, es kaifoju, skatos. Naktī, ja tu brauc, tu vari tālās gaismas izmantot, un tev var pusstundu neviens nebraukt pretī. Šitai tu brauc visu laiku, viņi slēgalē iekšā. Ja, protams, nav automātiskās un tā tālāk. Bet, jā, tas principā ir tā vienkāršība pietrūkst kaut kādā ziņā. Tur viss tomēr ir tāds. Bet nākamais faktors, pārsvarā daudziem mums ir bērni, vai ne? Šobrīd, kas mūs tur, mēs nevaram viņus tagad dzīves vidū, kad tur kādam jau 10, 12, 15 gadi pateikt, visu maucam uz Latviju, un tagad tev jāsāk viss no nulles viņiem. Tas ir ļoti pārbraucot grūti. No vienas pilsētas vai no viena pat rajonu uz citu rajonu, tad pašā pilsētā ir baigi smagi priekš bērniem. Mēs esam pārbraukuši burtiski no viena mikrorajona uz otru mikrorajonu, turpat Velenboro, un tas jau bija milzīgs kultūras šoks bērnam. Tā kā jā, palielam, jā. Tas, kas tur, tie ir bērni. Kas vēl tur? Es uz Latviju atpakaļ, zinu, man patīk siltums. Es gribu, lai bērni izaug. Un tad, kad man būtu iespēja iet pensijā, es domāju, ka es uz Latviju es gribētu uz kaut kādu Itāliju, kur visu laiku ir plus 15 un uz augšu grādi. Latvija ir forši, tā kā Kris teica jau, kad tur ir tas, ka tu zini, kur tu vari iet, kad ir tā brīvība makšķerēt, peldēties, jā, un arī tas plus, jā, kad Latvijā ir forši, ka tu
laukos īpašumi ir krietni lētāk nekā pilsētā. Es viennozīmīgi gribētu laukos dzīvot. Jebkur, kur es dzīvot, arī te es gribēju pirkt māju laukos, bet cenas ir nereālas tam visam. Tā kā, nu jā, mani velk atpakaļ pa vasaru vairāk, ja sevišķi, ja te ir slikta vasara, tad gribās uz Latviju atpakaļ un tos karstumu pa dienu un pa nakti tas negaiss, kad, lietus līst negaiss, viss noskalots ir. Viss ir svaigs. Jā. Tas trūkst tāpat tās kaut kāda, nezinu, gulēšana siena augšā no bērnības, sienšķūni tas bija. Bet tad tu atceries to ziemas žļurgu un tev galīgi tieši tā, tas nepietrūkst, vai sniegs, ne? ja tev ir līdz... Sniegs ir foršs, jā. Uz Kamēr viņš Ziemassvētkiem. nesāk kūst. Kā Nē, tagad jau uz Ziemassvētkiem forši viņš ir mēnesi foršs. bijis Vairāk vasarā. sniegs man absolūti vispār dzīvē nav vajadzīgs. Nu, jebkurā gadījumā, es domāju, Latvija visiem būs mājas vienmēr Nē, būs protams. patīkami aizbraukt, tur pavadīt laiku ar ģimeni. Bet vai uz visu laiku aizbraukt, es domāju, tas visiem Nu uz jā, un jautājums. atšķirības, teiksim, no Krisa, man visi ģimeni dzīvo pat Anglijā, un arī visi dzīvo Pīterboro, jā. Tā kā, izņemot vienu māsu, bet pārējie visi dzīvojam vienā vietā. Man pat vairs īsti tur baigi nekas tā nesaista. Izņemot tas, ko bērnības izdzīvotais, piedzīvotais, tas ir tas, teiksim, kas velk atpakaļ. Un arī kultūra, ja visi kā tāda salīdzinoši, paskatoties uz Angļiem jau tā tautiskā kultūra īsti, nav viņiem nekas tāds. Salīdzinoši ar tas, kas mums ir ielikts, ja. Un tas ir arī tas, ko es pat piekritīšu, ka jūs saviem bērniem, ja, mēģināt ielikt un vilkt līdzi, lai viņiem tajā angliskajā dzīvē, lai kaut kas no viņu senčiem paliek un arī varbūt, kad vēlāk viņi nodos to saviem bērniem. Klausieties, man liekas, šis ir tāds ļoti dziļš rezumējums, jo, man liekas, par šito tēmu mēs varam pļāpāt ļoti, ļoti daudz. Es jau redzu komentārus, tad palieciet tur nodevēji un tā tālāk. Tas ir normāli. Būs arī ļoti daudz tādi, kas varbūt ieraudzīs sevi šitajos stāstos, bet tā ir vienkārši mūsu pieredze, mūsu sajūtas. Bija, man liekas, forši padalīties. Ja patiks, mēs noteikti varam šķetināt tēmas jau daudz dziļāk, kā mēs esam izgājuši. Tomēr visiem vismaz, tieši tā, visiem vismaz 15 gadu dzīves pieredzes ir aiz muguras, un viņas ir bijušas dažādas, un darbus mēs esam darījuši dažādas, vai ne? Šis bija Skats no salas. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā! Tā vai visiem čau! Čau!